Viņš ir tik sulīgs. Čau, draugi! Es to gaidīju jau ļoti sen, un beidzot tas ir ieradies, un tas ir pavasaris. Un tāpēc mēs šodien pagatavosim brīnišķīgu, ātru pavasara recepti ar redīsiem. Tā es sākšu ar mandelēm. Krāsnis jau ir ieslēgta 150 grādi. Atceramies, jo zemāka temperatūra, jo vieglāk nograuzdēt riekstus. Nākamais iemarināsim mūsu vistas fileju, lai tā būtu garšīga un sulīga, un atceramies, pirms cepšanas izņemam ārā, lai tā būtu istabas temperatūrā. Mums pat uz pannas nebūs jāliek ekstra eļļa, jo viņas jau ir praktiski gatavas cepšanai. Kamēr mums marinējas vista, mēs jau varam sagatavot mūsu mērci. Kārtīgu krējumu bumbu, majonēze, franču, dižon, cineps, drusciņu citronu sulu. Ņemam lielu bļodu un griežam mūsu dārzeņus. Izmantosim romiešu salātus, avokado un redīsus. Daudz redīsi. Kamēr mums cepinās mazās filejas, mēs varam sadrupināt riekstus. Tam mēs izmantosim katliņu. Ņemam drusciņu mādeles. Tagad, lai tās vienmērīgi pagatavotos, uzliksim vāku. Gatavosim 3 līdz 5 minūtes, un tad ļausim lēnā garā izsautēties cauri. Pievienosim pusi no riekstiem. Liekam klāt mērcīti. Jā, viss skatās labi. Liksim bļodā. Ļoti garšīgi. Lai pavisam skaisti izskatītos, pārbersim vēl ar grauzdētiem riektiem. Lai jums labi garšo!